Vispirms mazgāšana, tad gludināšana. Šajā nedēļā daudz domāju par to, kā apkarot savu darbnīcā bardaku, jo es esmu tāds diezgan vācējs un potenciāls saskatītājs visādās lietās. Un ir tas potenciāls un tā tālāk, bet beigās tu nonāc pie viena svarīgākā resursa, kas ir, tas ir laiks un spēja darboties ar tiem potenciāliem, teiksim tā. Un tā tas daudz sanāca domāt būtībā par zemāko kultūru, kas ir materiālā, tieši tajā kontekstā, kā sakārtot un tā. Bet tad es tā domāju, bet pagaidās tie principi būtībā caurstrāvojās visās pārējās kultūrās. Tas ir sociālā, ideoloģiskajā un arī garīgajā kultūrā. Un būtībā kārtošanas tie principi, ko es saskatīju, saklausīju, ko es esmu lasījis un kaut kad jau mēģinājis ieviest, bet tas nebija tā kaut kā nodalījis tik kritiski, kad mēs citreiz ļoti mēģinam sakārtot, mēs mēģinam gludināt lietas, kuras īstenībā nevajag gludināt, jo pēc tam izrādās viņas ir jāmazgā vai jāizmet vienkārši ārā, ja tas ir par lietām. Jo beigās viņi tev pēc 5 gadiem tu saproti, ka tev viņi nav vajadzīgi un tu viņi nekad nelietos. Un es tā domāju, arī garīgi pastamies šis pats princips, cilvēki meklē garīgumu, iedziļinās, meditējās un ko tik vēl nedarās. Būtībā viņi gludina, viņi mēģina izgludināt kaut kādas lietas, sakārtot šķietam kaut kādas lietas. Bet nav notikusi mazgāšana. Nav patiesība. Un te es saprotu ar Kristu arī. Tad, kad Kristu pieņemam, mēs tāpēc arī ir metanoja, pilnībā izmaina savu dzīves gājienu, pilnībā restartē. Ja. Mainās kungu pozīcija. Tad mainās vispār vadlīnijas un vērtības un lietas. Un tas, ko tu esi gludinājis, līdz tam viss, tā kā Pāvils saka, viņš viņu nosauc par mēsliem, visas zināšanas un tur taktikas un stratēģija un kas tik. Jo tā problēma ir, ka nav bijis mazgāšana, nav bijis tā pareizā secība. Un kārtošana arī tas pamatprincips, nav jēgas kārtot lietas, kuras tu izmetīs. Tas ir ļoti kritiski. Jābūt kritērijiem, rādītājiem, pēc kuriem tu sašķiro pirmkārt mantas, kuras ir metams ārā, kuras ir atdodams vai pārdodams, un atstāt tikai tās, kuras tiešām tu lietosi. Jo tad tām jāatrod ir savu māju, tad tām ir jānobāzējas. Un tāpat arī mēs garīgi īstenībā. Vismaz man bija tā, kad pieņemot Kristu, man bija jāuzstājas revīzija. Un vēl joprojām turpinu to darīt. Un vēl joprojām kādas lietas vēl ir jāmet ārā, kādas lietas ir jāsakārto. Tas tāds, man liekas, nebeidzamais tāds, bet tādā lielā bildē man ļoti labi saliekās, kad tev ļoti radikāls, daudz lietas, ģenerālā tīrīšana, bet tāda ģenerālā izmešana. Un pēc tam jau tu saproti, vēl ir svarīgi tavi kaut kādi šķeltnes un lietas. Un tieši tāpēc arī darbnīca, ko tu veido, ir specifiski priekš tevīm taisīt. Tad jāatrod tieši tā metoda vai lieta, kas tikai priekš tevīm strādā. Un jo vairāk lietas, jo vairāk mantas, jo vairāk vajag viņas, kur organizēt, kur viņām ir tā māja, kur dzīvot, kur viņas jānostiprina, ka tā viņas tagad uz priekšdienām būs. Un garīgi arī.
Viens ir saprast, un kādas lietas akceptēt, bet te viņas jāiemācās organizēt mūsu dzīvē, realizēt mūsu dzīvē to ticību, ka viņi ir tāda ticība, kas iziet cauri visām lietām. Un tā kā tas tāds, man liekas, ļoti gards pārdomas, kas jau praktiski mēs varam trenēties tādā super zemā līmenī, materiālā līmenī, un par to domāt un darīt. Jo dienas beigās tu jau, es par kārtību, tas mans šobrīd tas punkts, ko es nonācis, kad tu nevari būt efektīvs vai ātrs darboties, ja tu netiec pēc tiem instrumentiem. Ja tu jau pats kustība tev ir ierobežota, ka tev ir maza taciņa tikai, pa kurien iet darbnīcā vai darbgalds ir nokrāmēts un tu tīri praktiski neesi efektīvs. Un paskatāmies arī garīgi, jā, ir daudz labas lietas, ir daudz labas šķēles, bet tev ir jāsaprot, tas tavs aicinājums, tava lieta, un kas ir kritisks, kas ir svarīgākais, ne? Vai kristūms, kā hambars, tas ir tava prioritāte, vai tas ir tikai tāds kaut kur aizkrāmēts, un tu kaut kad tur pieeji klāt. Vai tā ir tāda iekopta vieta, atstrādāta vieta, kur tu vispār neuzdod jautājumu. Tev jau tur pat ieradums varbūt jau ir tāds, ka tev lomkas sākās, tev sāk nelabi justies, ja tas nav noticis, jo pēc tam tas izrādās visi ietekmē, visu tavu dienas gaitu, visu tavu dienas, visu nedēļas un tā tālāk. Tā kā es iedrošināts domāt par to, kur tu varbūt gludini, nevis vispirms es izmazgājis, ne? Kad pareizo to akcentu, pareizo to secību lietām. Un vēl ko es redzu, ka tas arī nenotiek vienreiz, it sevišķi sākumā, ne? Kad sākumā mēs uztaisam visu sajūsmināt un visu funkcionē, un tad lēnām kaut kādas lietiņas lienā pakaļ. Un tad ir jautājums, vai mēs uztaisam vēlreiz revīziju, konstatējam, un šoreiz jau konstatējam, kā tas tagad tik iekšā, ne? Kā tas līdz manim nonāca, kā tās lietas mani, kāpēc viņam nav mājas, ne? Un tad atkal ekipējamies un skatāmies pēc laika atkal. Tā kā jābūt tādam, man liekas, sevis pačakošanai visu laiku. Un tas arī attiecās uz mājas soli, uz visu būtībā neko materiālo, sociālo, ideoloģisko, garīgo un labi sociālajā attiecību kontekstā. Arī mēs nonākam pie laika vai motīvu, kāpēc tu veido kādas attiecības vai kāpēc tu neuztur kādas attiecības. Vai ideoloģiskā, kuras grāmatas tu izvēlēs lasīt, vai seminārus, vai kursus, vai kādās biedrībās iesaistīties, vai kustībās. Un tad pie garīgā jau, jā, tas jau, kas visu pārējo ietekmē. Kuras ir tās lietas, kuras kopā ar garu ir jāpārskata, kuras ir tās lietas, kas varbūt ir jāatrod viņām māja, viņas jāievieš, nekāda garīgā disciplīna, varbūt kaut kādu pantu atkārtošanu vai bībeles plānī, ka tu viscaur izlasi bībeli, nekad neesi to darījis. Vai, nezinu, tā pastorālā, kad aizbrauc ciemos pie saviem ar mērķi tieši par garīgo kultūru akcentēt to un izdibināt vai likt uzsvaru. Tā kā tas tāds, man liekas, ir svarīgi un arī draudžu kontekstu, man liekas, kad ir labi pārskatīt, kāpēc draudz dara to, ko viņi dara. Vai tiešām Dievs tur grib darboties tais kalpošanās sfērās, ko šobrīd dara. Vai kas ir tās lietas, kur jāparedz, ka tā nelaime nāks, kuras mēs kā draudz varam jau laicīgi novērst, ekipēt, lai mums nav pārsteiguma moments, vai šoks, kad tas uznāk, bet mums ir tā rocība un spēja to risināt.
Un tā kā, un dienas beigās ar draudzes kontekstā, man liekas tāds, ko Kristus dara šeit, tieši tavu lokāli, tas 1,5 km. 1,5 km. Ko Kristus tur grib darīt. Un citreiz tas varbūt prasīs gadu, lai sagatavotos un realizētu to. Citreiz vēl vairāk varbūt. Tas atkarīgs no tā, ko Dievs aicina, kādas lietas. Bet ir jāklausās. Ir jāmazgā un tad jāglutina. Un tas ir tas, kad satveram, ejam uz to un ieviešam, tā jau tāda gludināšana. Bet pār visam sākumā ir satvert to pilno bildi. Šalom, es sveiku.